Es atceros, kā skolas laikā klasē mums bija viens īsts komiks, un katrs centās pārzīmēt galvenos varoņus tik tālu, ka man vienā brīdī šķita, ka tas komiks vienkārši sadalīsies pa mazai lapiņai. Bet kas tagad notiek? Paskatieties, tik daudz grāmatu ar komiksu varoņiem. Šeit pat mums ir uz galda grāmata, kurā parādīts, kā jūs paši varat radīt savu komiksa galveno varoni, kādas var būt viņam emocijas, priecīgs, bēdīgs, stiprs, saskumis, iemīlējies, drūms, un jums ir iespēja atdzīvināt viņu. Un pats interesantākais tas, ka šie varoņi runā, viņi sarunājās, un tas ir tik skaisti, ka tu pats vari radīt savu fantāzijas varonu dzīvu. Puiši, tā ir? Jā. Kādas grāmatas jūs lasāt? Godīgi tagad, bez matemātika, ķīmija, fizika un vispārējo. Pieķēru nelasat arī tās, jā? Lasām. Kādas grāmatas tu lasi? Es pašlaik lasu Hariju Poteru. Tāda šitīgi biezi, jā? Aleksandra, tu? Grega dienas grāmatas. Viss kopā, jā? Jā. Markus, tu ko? Negantais. Niksas? Tuvāk tas, kas tev visvairāk patīk, jā? Negantnais, jā? Bet viņš ir mazāks. Mazāks, tāpēc, ka jā? Kāpēc nevar lasīt biezās? Nesanāk vajag daudz laika lasīt. Kāpēc? Jo jādara mājas darbi, jāmācās skolā. Pasaka, kā tev šeit ir viegli zīmēt, piemēram, šāda grāmata, kurā sākam, piemēram, kā pat galvu uzzīmēt, no pašiem pamatiem? Viegli zīmēt, vai labāk uzreiz kāds galvā to zīmēt? Vieglāk no pašiem pamatiem. Vieglāk no pašiem pamatiem, jā? Jā. Bieži komiks zīmē? Rēti diezgan. Rēti? Jā. Aleksandra, tu vairāk lasi vai zīmē? Vairāk zīmēju. Kādas vēl grāmatas jums patīk lasīt? Mēs runājam par komiksiem, tur runājam par Gregu, piemēram, mums ir Negantais Niks, mums ir Toms Geits, Lielais Neits, Grega plānotājs un Mazais miljardieris. Esat kāds lasījis no šīm grāmatām? Jā. Kur? Mazo miljardieri un iepriekšējais grāmatas no Negantā Nika. Kur jūs gribētu tagad izlasīt vai, piemēram, gribētu pastāstīt par kādu no šīm grāmatām? Izvēlamies. Negantais Niks, Aleksandra. Markus, savukārt, kuru tu gribētu izlasīt? Jo tu, manuprāt, no šīm nevienu neesi lasījis. Esi? Pa miljardieru esi? Nē. Gribētu? Jā. Tur forši tur uz skolu brauc ar limuzīnu un lido ar kosmiskiem kuģiem. Jā, būtu forši to piedzīvot. Būtu forši to piedzīvot, jā. Kas ir tas, kas jums visvairāk patīk grāmatās? Piemēram, jums, kad lasat komiks grāmatas, piemēram, par Gregu vai par Neitu, jūs pievēršat uzmanību tam, kā tas ir uzzīmēts vai vairāk, ko viņi runā? Ko viņi runā, kā ir uzzīmēts? Viss kopā, jā? Jā. Kas jūsuprāt, kādēļ jāzīmē tie komiksi? Tas kaut kā palīdz fantāzijai vai tomēr? Tas palīdz gan fantāzijai, gan uzjautrina bērnus. Tev arī? Jā. Markus, kas tev vairāk patīk lasīt vai skatīties zīmējumus? Man vairāk patīk lasīt, jo tad tu viss saproti, kas tur īsti notiek. Pēc bildēm mēs jau nesaprotam, kāda tur fantāzija jābūt. Šitā, jā. Labi, pastāsti tagad, Robert, vēl. Bez komiksiem, ko tu vēl lasi? Un Harry Potter. Grega dienas grāmatu. To jau visi zēni izlasījuši, laikam. Jā. Robert, tu esi lasījis, ja, to? Jā. Ko tā grāmata? Negantais Niks. Izlasījusi, bet tur ir pār ļoti daudzām viņa palaidnībām, ko viņš ir tur darījis, gribējis kaut ko skolotājiem izdarīt, lai nebūtu jānāk uz skolu. Nav tā, ka lasu pats un domāju, es arī tā varētu. No, ne? Man vispārībā grāmatas patīk īpaši šitāds, jo tur ir stāstīts, ko katrs cilvēks ir bijis darījis, kāds viņš ir un tā, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Bet nav tā, ka tikai viņš ir slikts vai labs. Tur ir parādīts gan labais, gan sliktais, tā kā tu pats vari analizēt, jā? Jā. Vai jūs zināt, no kuras grāmatas ir šāds stāsts? Mazs zēns aiziet uz skolu, aizmirst mājās mājas darbus un tētis ar helikopteru atlido un atved viņam viņu. Mazajā miljardieri. Mālači 1-0, jūs visi 3 labā. Jautājums numur 2. Kurš galvenais varonis, lai nopelnītu naudu un pievērstu savu uzmanību uz mazās vizītkartes, uzrakstīja, ka viņa profesija visdaris? Tādā veidā iekulās dažādās nepatīkamās situācijās, jo viņš patiesībā visu neprot. Manuprāt, tas ir Negantais Niks. Vēl kādi varianti? Nav. Nav varianti. Man ir priekšā, es pateikšu, tas ir Lielais Neits, kurš rulē. Ko jūs teiksiet? 1-1, neizšķirts, jā? Tagad, puiši, atzīsieties man godīgi. Ja jāizvēlās ir lasīt grāmatu vai spēlēt visus tos telefoniņus un tos visus Gameboys, un ko jūs izvēlaties? Godīgi. Grāmatas.
Ja ir interesants. Labi, puiši, nu ko? Jūs zināt, ka, piemēram, šīs te grāmatiņas visas, kuras mēs tikko pieskaitījām, mazais miljardieris, lielais neica, Grega dienas grāmata, Grega skolas plānotājs un Toma Geitsa lieliskā pasaule, to ir tulkojusi Daina Ozoliņa, savukārt citas mums ir, piemēram, tulkojuši citi autori, bet mēs ieklausīsimies, ko saka pati grāmatu tulkotāja. Jums interesē? Jā. Tagad jaunākā grāmata – romāns pieaugušajiem atriebību Pradas brunčos. Kāda atšķirība? Bērnu grāmatas, šeit arī tik daudz grāmatu veikalā, un Prada. Jā, tā ir pilnīgi cita pasaule. Mēs pārceļamies no skolas uz augstāko sabiedrību, kur ir jāorientējās modes dizaineros un stila aktualitātēs. Un, protams, te ir vairāk dažādi apraksti, dialogi, sižets, atšķirīgs. Bet jāsaka, bērnu grāmatas ir tomēr jautrākas. Arī tulkotājiem pašam. Tur kaut kāda pieredze ar bērniem, kā runā šodien bērni. Jā, nepārtraukti pieredze ir nepieciešama, tādēļ arī braucu pa skolām. Esmu pati strādājusi skolā 7 gadus par angļu valodas skolotāju. Vienmēr aizbraucu ar bērniem un tad prasu, vai jums patīk angļu valoda? Nē, grūta un tā. Latviešu valoda arī grūta. Bet lasīt patīk pēdējā laikā. Mums ir viena pastāvīgā saruna latviešu valodas skolotājiem. Kā tad mēs varētu atveidot izsauksmes vārdus Grega grāmatās? Jo tas ir milzīgs izaicinājums tulkotājiem tieši ar Grega dienas grāmatām. Nu, piemēram, kā jūs atveidotu tādu skaņu, ka suns laiza grīdu? Vai, piemēram, aizcērtās durvis tur pusnaktī mājā tur ļoti skaļi? Vai, piemēram, ļoti klusi tiek aizvērtas? Nevaram tā vienmēr švīkš, švāks, blikš, blākš jāmeklē ir tie jauni izsauksmes vārdi. Nu, piemēram, iedomājieties, ka jums Rodriks sit bungas 2. grāmatā, un tur vajadzīgi ir 5 vai 7 vai 8 pat šie vārdi dažādi ar kādu skaņu, tad tās bungas blikš, blākš, tingš, tangš, bet vēl 4 vajag. Un tad mēs sēžam parasti ar redaktori un domājam. Jāieiet Grega tēlā un Nika tēlā, jeb kas te bija vēl? Jā, Neita, jā, pareizi, mums ir lielais Neits. Neits ir, jā, patiesībā ļoti jautrs. Nu, drusku, es vēl pie šīs es piestāvētu labāk, vai ne? Nu, tā pēc vāka. Jā, viņš ir, kur brauc ar skriterdēli. To gan es nemāku, bet to es varētu īstenībā iemācīties. Tas varētu nākamo grāmatu jums prezentēt uz longboarda braucot. Bet tā ir. Man liekas, ja es nebūtu strādājis skolā, man būtu daudz grūtāk. Varam sadrēt, ka pēc gada tiekamies, kurš būs vairāk izlasījis. Kurš der ar mani? Es. Nu, viss tā, viss mēs varam. Cik jūs izlasīsiet gadu laikā? Visi 3 kopā? Nu? Es pat 3 mācību gadiem izlasīju pārpa 60. Es tik daudz neizlasīšu. Aleksandra? Es kaut kur 40. Tā 100 jau kopā, un tu? Vienu ir? 20. 120 grāmatas kopā. Man jāizlas 121. Nekas. Sadarējuši esam. Tagad gan uzlasīsim. Mēs izlasīsim vairāk. Paskatīsimies. Puiši, vai jūs zināt, kurš noklausījās mūsu sarunu? Apgāda zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilba, ka viņa ir tā, kur izdod šīs bērnu grāmatas. Viņa kādu laiku nebija mūsu raidījumā, jo bija devusies uz Frankfurtas grāmatu tirgu, bet tagad es pajautāšu, ko vēl viņa domā par bērnu literatūru, ja? Jā. Jūs turpiniet zīmēt. Tiekamies pēc gada, kad redzēsim, kurš uz rederībās. Vija, tu laikam izdoda tik daudz redzēto grāmatu tādēļ, ka tev ir 2 mazbērni. Mazdēli un tādēļ puišu literatūra. Man ir 2 dēli, 2 mazdēli un arī visi puika, un suņi arī visi puikas ir bijuši, un pašreiz arī Herolds ir puika. Bet tu pieminēji Frankfurti, un man jāsaka, ka tajā milzīgajā grāmatu fórumā, kas aizņem milzīgas 9 halles, visas pasaules izdevēji, ir viena pilnīgi skaidra tendence. Grāmatas bērniem, grāmatas puiku lasīšanai ir tās, ko katrs izdevējs tura godā. Un interesanti, ka slaveni autori, tie, kas raksta pieaugušajiem puikām, tiek pievērsti bērnu literatūrai. Ja? Teodors Būns, Mazais advokāts.
Tad, lūk, šīs grāmatas ir sarakstījis Džons Grishams, kuru mēs zinām no ļoti, ļoti daudziem tādiem nopietniem detektīvu romāniem. Jeb, būtībā Džonam Grishamam ir tomēr tāda arī trilleru pieskaņa. Ja? Tātad tiesas, prokuratūra, cīņa pret netaisnību, pret korupciju, pret cilvēku alkatību. Iznāk tagad jauna grāmata Riketieris, un tepat līdzās. Tad jaunajiem lasītājiem. Bet pat jaunā grāmata Sikspārnis, UNSB. UNSB vēl ir Sniegbaltīte. Jā, Leopards. Tādas diezgan asiņainas, spraigas grāmatas, kuras lasa tādi nopietni vīri. Ja kāds teikt, ka viņš raksta arī bērniem, liktos aizdomīgi. Lūk, un man vēl nav, jāsaka, grāmata nav tipogrāfijā, un šeit ir oriģināls norvēģu valodā, bet ir jau ceļā uz tipogrāfiju šis te UNSB doktora proktora purkšķu pulveris. Tātad grāmata arī, ko ir uzrakstījis, ļoti, ļoti nopietnas trilleru, kriminālu romānu meistars. Piemēram arī, ka Valdis Rūmnieks, kurš raksta nopietnas biogrāfiskas stāstus, arī ir ļoti izcils bērnu autors. Jā, tā kā mums ir vairāk jārunā, lai tie mūsu pieaugušie autori rakstītu arī kaut ko vairāk bērniem. Un interesanti vēl kas ir, ka slaveni autori, viņi neaprobežojas tikai ar to savu es esmu slavens, lasiet mani. Ne, viņi iesaka arī citus autors. Un interesanti, ka, piemēram, Grega dienas grāmatu autors Džefs Kinnijs ir ieteicis jaunajiem lasītājiem lasīt Lielo neitu. Tu neticēsi, man šī puiku literatūra arī ir viena no mīļākajām. Piemēram, Deividu Valjamsu tik līdz grāmata parādās ceļā uz tipogrāfijas, viņu nedaudz aizturu, lai izlasītu. Un tikai tad saku, kāda būs tirāža. Un Mazais miljardieris man ļoti, ļoti, ļoti patika. Tad vēl, protams, Gregu es arī esmu visu izlasījusi. Teodoru Būnu es lasu. Piemēram, kāda tāda pati lasoša māmiņa, lasot šos te jaukos puikām domātās romānus, sava dēla rūtiņu burtnīcās ir arī sākus veikt pierakstus. Un tas viss ir izvērties tā, ka tagad ir Toma Geitsa grāmatu sērija. Vai tu esi lasījis Risto reperi? Nē, bet tagad es noteikti zinu, kas ir Risto reperi. bet tiešām ļoti interesanta grāmata, un atšķirībā no tām citām, kas šeit ir, tā ir arī krāsainas ilustrācijas. Tā kā ir tik daudz ko lasīt. Es šo esmu izlasījusi, man patika. Skolām brīvdienas turpinās, vēl var paspēt kaut ko labu izlasīt. Kas vēl jauns ir izdots bez tā, ko mēs jau redzējām gan lieliem, gan maziem lasītājiem? Tad vēl par mazajiem. Bībele bērniem. Bībele, Andri, ir tāda kā biblioteka, kurā ir 66 grāmatas, kuras sarakstījuši Dieva gara izvēlēti un iedvesmoti cilvēki. Bet visām tām grāmatām ir cauri viens stāsts, kā Dievs piepilda savu apsolījumu glābt cilvēku no viņa grēkiem, vainām, kļūdām un nastām. Un šī te Bībele bērniem ir arī ļoti jauki un skaisti ilustrēta. Vēl mazajiem, ko var lasīt gan tāpat, gan vakarā. Jāsaka, teksta nav daudz, tāpēc vakara lasīšana varētu nebūt pārāk mokoša. Un te ir daudz ko skatīties, un tie ir mazā zaķēna lielie piedzīvojumi. Es skatos, ka vismazākajiem lasītājiem galvenie varoņi pārsvarā ir dzīvnieciņi. Arī šeit es māku lasīt 15 stāstiņu par dzīvniekiem, un tad nāk Gregi, Niki, un tad ir tālāk ir Būns. Jā, bet mums jau arī patīk par tiem dzīvnieciņiem, vai ne? Un, lai iemācītos lasīt, vajag grāmatas ar tādiem vienkāršākiem tekstiem, lielākiem burtiem. Un šeit, piemēram, ir 15 stāstiņi par dzīvniekiem tieši šim nolūkam. Lai bērns varētu vieglāk iemācīties lasīt, lai vakarā lasītu pats, vai ne? Lai vecāki var gulēt. Un tad grāmatā, lai nebūtu garlaicīgi, ir stāstiņi, un tad ir arī dažādi uzdevumi šajā grāmatiņā. Un te, piemēram, pat var krāsas atkal paskatīties, kādas ir, un mācīties darbības vārdus un dažādus nosaukumus. Tātad grāmata, kurā ir arī uzdevumi. Un tad, kad lasīt prasme ir apgūta, var ņemt tādas ļoti lielas grāmatas. Un šī ir zelta pasaku grāmata, lielā zelta pasaku grāmata, arī ar ļoti krāšņām, ļoti detalizēti izzīmētām ilustrācijām. Te ir gan ko lasīt, gan ko pētīt, un grāmata ir tāda, ka
varētu jau būt Ziemassvētku dāvana. Tas mazajiem lasītājiem mums, Jā, bet ir arī lielajiem. Zini, kad mēs runājām par puiku literatūru, man mēlni iezēja jau iespraukties pa vidu ar Džeimsu Patersonu, kurš visā pasaulē ir ārkārtīgi slavens. Katra grāmata tiek sagaidīta ar ovācijām. Lasa vīrieši. Un es domāju, ka šī ir, piemēram, tāda žurnāla klubs lasītāju auditorija. Spriedze. Un ir noslēpumi un ir ļoti, ļoti liela dinamika. Mēs arī esam izdevuši 2 grāmatas, saucās Privāti detektīvi. Un šeit, šajā grāmatā, ir tāds arī fantāzijas moments. Dzīvnieki sāk uzbrukt cilvēkiem. Kas ir noticis? Mēs zinām tikai, ka tie cilvēki brauc tur Āfrikā, nogalina dzīvniekus. Šeit ir otrādāk. Tātad spriedzes romāns lielajiem pieaugušiem puikām. Margarita Grietāna polonēze ar prezidentu. Zinot to, ka tā ir latviešu autori, interesanti zināt, ar kuru prezidentu? Kurš prezidents ir tik labi? Jā, galvenais, ka grāmata principā tematiski atbilst šim laikam. Pat ir notikušas vēlēšanas. Un Margaritu Grietānu jau mēs pazīstam arī kā Ingu Jērumu. Aicināsim studijā, tad arī tu uzdos visus jautājumus. Bet vēl ir tāda Rita Falka, kuru es domāju latviešu lasītāji iemīļos, jo šis ir arī tāds krimināla gabals. Daudz grāmatu turpinājumos un izmeklē Francis Eberhofers. Tas ir tāds policists, kurš ir Minhenē strādājis, bet viņš ir tik godīgs, tik taisnprātīgs, rakstīts pat nedaudz ar putniem galvā, ka viņu pārceļ darbā uz viņa dzimto ciemu. Bet viņam ir tāda acis piešauta, kur varētu būt kāds noziegums. Ir arī tas, ko tu jautāji, vai ir mīlestība. Tātad it kā naiva, bet ar ļoti labu humoru uzrakstīta grāmata. Un ir arī filma. Tātad provinces detektīvs, tādiem jaukiem Ziemassvētku gaidās pavadītiem vakariem. Grāmata, kuru patiešām ir cilvēki meklē bezglutēna receptes, jo daudzi slimo ar celiakiju. Tā ir autoimūnā slimība, kad mēs nepanesam kviešu lipekli. Arī šī nepanesība izpaužas kā dažādi artrīti, reumatoidās slimības, ādas slimības. Patiesībā bez celiakijas vien neēst glutēnu šobrīd ir moderna. Tātad 500 receptes, kā garšīgi pagatavot ēdienu, nelietojot tātad šo te kviešu lipekli jeb glutēnu. Andri, mēs te visu laiku pamatā par puikām, bet man ir viena grāmata meitenēm. Un tā ir Lorēnas Veisbergeres Atriebība Pradas bruņčos, kas ir turpinājums tai grāmatiņai, kas bija Sātans valkā Pradu. Māksliniece Nataļa Kugajevska ir izveidojusi vāku tā, ka šī kurpīte ir laka, bet šī ir no zamša. Un tagad grāmatiņu pagrozi to var redzēt. Un tulkojusi ir Daina Ozoliņa. Grāmata patiešām sākas no tās vietas, kur beidzas Sātans Pradas bruņčos. Tikai Endija ir jau kļuvusi par kāzu žurnāla īpašnieci. Viņa ir aprecējusies un kāzu tajā rītā, kas ir pēc kāzu dienas, atskan zvans. Un zvana kas? Briesmīgā Miranda Prislija. Un viss sākas tad. Jā, atceries Merilas Strīpas Mirandu Prisliju? Izcila loma, izcila aktrise. Grāmata dinamiska, interesanta un, es teikšu, vīriešiem tā patiesībā nav jālasa. Varbūt šoreiz pareizo atbildu uz jautājumu, kuram atbildi gaidām 5 minūšu laikā pēc šī raidījuma, mums sniegs kāds no skolēniem, jo jautājums būs saistīts ar grāmatām tieši jauniešiem. Jautājums ir šāds. Kādas bērnu grāmatas tika piedāvātas zēniem lasīšanai šodien šajā raidījumā? Zvaniet 25 418 418 un, protams, balva no apgādes zvaigznes ABC. Paldies, Vieta! Tas šoreiz raidījumā arī viss. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas, kad uzzināsim, kurš prezidents dejo polonēzi.